Sveicināti ātruma cilts skatītāji! Ziemas motorsporta sezona ir pilnā sparā. Rallija, sprints, ziemas autokross, folkreiz un skiorings. Ļoti plaša izvēle, uz kurieni gan tikai aizbraukt kā skatītājiem, gan kur piedalīties. Šīs nedēļas raidījumu sāksim ar skioringu, kur galvenajā lomā ir slēpotājs un motobraucējs. Ķekava Tilderu trase, Latvijas skioringa čempionāta otrais posms. Laikapstākļi, kā radīti skioringa sacensībām. -5 grādi pēc Celsija, daudz sniega un ik pa brīdim dalībnieks un skatītājs sildīja ziemas saulīte. Kārtējo reizi pārliecinājāmies. Skioringa čempionātā visi padarīts kā nākas. Cilvēki smaidīgi un priecīgi. Herbalife teltī pat nosalušos cilvēkus cienāja ar tēju. Par šo visu ir arī kam teikt lielo paldies. Pirmām kārtām tur ir jāpasakās visai komisijai, ja? Tātad visiem maniem puikām, jo mēs visi kopā to darām, strādājam, kā jau es teicu. Ja? Mēs cenšamies. Protams, arī trases īpašnieks, ja? Ainārs. Viņš gan šodien ir aizķēries darbos, bet viņš tāpatās visu, ko varēja izdarīt līdz tam. Motoklubs Valdlauči ir pastrādājis, visi kopā mēs esam to paveikuši. Iepriekšējā pirmajā šī gada Latvijas skioringa čempionātā organizatori bija pastrādājuši izcili, taču laikapstākļi darīja savu. Rezultātā sportistiem bija daudz grūtāk tikt līdz finišam, taču dalībnieki atzina, grūtāk sacensību apstākļi ir ļoti labs treniņš. Šoreiz viss kā pēc pasūtījuma. Pagājušais bija lietus, ūdens, peļķes, dubļi, viss kopā gāja, tad šobrīd ir ledutiņš. Bet tas jau labi, vismaz ātrumi lieli. Ir ātrumi lieli, parāda uzreiz, kas ko prot. Tie, kas bija izturīgākie, teiksim, tur kaut kādās sniega trasēs, tādās zampiņās, tie šodien ir bišķi tālāk. Ja? Bet tāpatās parāda tie, kas trenējās, tie uzvar. Tas ir pats galvenais. Laiks mums ir palutinājis. Arī druscītiņa mīnusiņš ir, viss ir pa skaisto. Arī paši dalībnieki par skioringa otro posmu ir sajūsmā. Īsts skiorings, ledus, sniegs, špūras, viss, kas vajadzīgs. Maličs vispār norganizē tādu pasākumu, braucēji arī ar katru reizi šeit vairāk paliek. Ar iepriekšējais bija vērtīgs un nebija braucis kāds 5 gadus tādu skioringu kā iepriekšējās brīdienā. Bet organizatori taču bija labi pastrādājuši gan pagājušā, gan šajā reizē. Ir labi pastrādājuši, protams, diemžēl laika apstākļi ir tādi, kādi ir, un ziema ir savādāk nekā vasara. Tur ne visi atkarīgs no organizatora, galvenokārt no laika apstākļiem, bet ir labi. Šogad skiorings ir 3 reizes labāks nekā pagājušo gadu. Šodien foršs laiciņš, saulītes spīd un īsts skiorings, baigi labi. Lai arī cik labi būtu laika apstākļi, daudz brīvā laika pavadīts treniņos. Rezultātu bieži vien nosaka arī veiksme. Dažreiz tā stāv blakus vienai ekipāžai, citreiz citai. Pats galvenais - lielie skioringisti pat pēc sacensībām spēja analizēt savu sniegumu. Pirmā tā mazā tauta tā bija forša, tāpēc, ka bijām pirmie, bet tā kā savukārt no otras puses ir diezgan garlaicīgi, aizbraucām, tā aizbraucām. Otrais tas bija mazie meistari, tas pats scenārijs, un tad tas otrais mazā tauta un mazais meistars, tur jau bija tāda ritīga spraiga cīņa, un tur varēja redzēt, ka bija jācīnās, un tāpēc arī laikam piekus vairāk. Pēc darba neesmu gulējis ne 20 minūtes apmēram šonakt, tāpēc tā mazas kļūdas. Sākumā bija forši, bet trasē vien grūtāk un pats ar nogurs. Bet ir labi, man patīk. Pirmajā braucienā dabūja mīgs riepu, tad netika labi, otrajā braucienā bija daudz labāks. Bet arī ar kritieniem šodien kaut kā zemes pilgšanās spēks liels. Par to, cik veiksmīgs katrai ekipāžai izrādījies Latvijas skioringa čempionāta otrais posms, liecina arī rezultāti. Jauniešu klasē pirmie Elgars Jonas, Klāvs Karelis, otrie Nauris Miķelsons, Tomas Keišs, trešie Kristaps Ezītis, Kristers Stūresteps. Mazajā tautas klasē uzvara Edgaram Siliņam ar Arvidu Dunkuli, otrie Raivis Eikmanis, Alvils Laurītis, bet trešie Augusts Juss, Āris Frejs. Lielajā tautas klasē uzvaru izcīna Raivis Zolmanis ar Miku Neško, aiz viņiem Gatis Zundovskis un Krišānis Vēsmiņš, bet trešie Edvins Zālītis, Oskars Valpēters. Mazajā meistarklasē pirmie Edgars Siliņš, Arvis Dunkulis, otrie Raivis Eikmanis, Alvils Laurītis, bet trešie Uldis Spulle, Kristaps Malčānovs. Lielajā meistara klasē pirmajā vietā Ingus Bērziņš, Tālis Zalcmanis. Viņiem piekāpjas Augusts Justs, Āris Frejs, bet trešie Lauris Ermanis, Mareks Štrauss. Hobija tautas klasē uzvara Raivim Meņģim, Mārim Zolteram. Otrie Emīls Alps Artis Ore, trešajā vietā Ilmārs Gulbis, Edgars Kalniņš.
Hobija meistarklasē 1. vietā Aigars Grabovskis, Jānis Zušmanis, 2. Toms Gulbis, Jānis Varkals, 3. Juris Hmaruks, Kaspars Šķilts. Vecmeistaros uzvaru izcīnīja Valdis Kupčs, Andrejs Jedušs. Aiz viņiem Laimonis Sprukulis, Dzintars Stūresteps, bet 3. vietā Alvils Priedītis, Māris Krūklītis. Latvijas skioringa 2. posmā Ķekavā Tilderu trasē aprunājoties ar dalībniekiem sapratām vienu. Skiorings ir Latvijas labākais, populārākais un iecienītākais ziemas sporta veids. Skiorings noteikti ir labākais ziemas sporta veids. Ziemas labākais sporta veids skiorings. Skiorings ir labākais ziemas sporta veids. Skiorings ir ziemas labākais sporta veids. Skiorings ir viens no krūtākajiem sporta veidiem vispār pasaulē, un Latvijā viņš ir viennozīmīgi krūtākais. Jo kārtīgi vīri brauc tikai un vienīgi skioringā. Un tādi vīri, kas ir tā kā ozoli, tie ir slēpotāji. Es esmu slēpotājs. Nu, vai vēl kādā sacensībās jūs esat redzējuši tik daudz dalībnieku, skatītāju un smaidīgu seju? Ja tu vēl neesi paspējis atbraukt un klātienē noskatīties vai pat piedalīties skioringa sacensībās, beidzot ir pienācis laiks to izdarīt. Tiekamies trasē!